Sveiki, mīļie! Es esmu uzsākusi stāstīt par ļoti interesantu, aizraujošu un arī ļoti svarīgu tēmu par vīriešu, sieviešu attiecībām, par viņu atšķirībām psiholoģijā, ar ko atšķiras vīrietis un ar ko atšķiras sieviete. Un kāpēc bieži vien attiecībās rodās nesaprašanās, konflikti, pārpratumi, viens otru ne tā saprotam, viens otram dodam ne to, ko otrs patiesībā no mums gaida. Un zinot šīs atšķirības, ir daudz vieglāk veidot attiecības, un tās var kļūt par patiešām labām un veiksmīgām, ja mēs atceramies par šīm atšķirībām, ja mēs tās ievērojam un ja pret otru cilvēku mēs izturamies tā, kā būtu jāizturās, ņemot vērā viņa atšķirības, dāvājot viņam to, ko patiesībā viņš no mums sagaida. Tā kā pirmajā video es stāstīju par to, ar ko atšķiras vīrietis, kādas ir viņa atšķirības psiholoģijā. Un šoreiz pastāstīšu par to, ar ko atšķiras sieviete. Patiesībā, ja tā salīdzina, sieviete ir diezgan liels pretstats vīrietim daudzās lietās. Var teikt, ka vīrietis tā ir galva, tas ir prāts, bet sieviete ir sirds un emocijas. Un, ja izdodas izveidot labu kontaktu starp sirdi un galvu, tad var izveidoties patiešām labas un veiksmīgas attiecības. Tātad sāksim apskatīt to, kāda tad ir sieviete, ar ko tad viņa atšķirās no vīriešu. Ar daudz ko. Tāpēc jau mēs esam unikāls, un tāpēc arī ir vīrieši ar savu atšķirību ir unikāli. Un tāpēc viens bez otra laikam jau nevaram. Sievietes ļoti augstu vērtē mīlestību, skaistumu un harmoniskas attiecības. Vīrietim šajā ziņā svarīgas lietas bija spēks, zināšanas, prasmes un panākumi. Bet sievietei pavisam citas lietas ir daudz svarīgākas un vērtīgākas. Viņas tērē daudz laika, lai atbalstītu, palīdzētu un rūpētos vien par otru. Tāpēc arī sievietei ir šī izteiktā vēlme rūpēties par saviem mīļajiem un tajā skaitā arī par vīrieti. Jo tā ir mūsu daba – rūpēties, mīlēt, palīdzēt ar padomu. Bet bieži vien te mēs pārkāpjam robežas, kā nevienmēr vīrietim tas ir vajadzīgs. Sievietes pašizteiksme rod izpausmi jūtās un attiecību kvalitātē. Viņas rūpējas par to, lai dzīvotu harmoniski, sabiedriski un draudzīgi. Tas viņām ir svarīgs. Attiecības sievietēm ir svarīgākas par darbu un tehnoloģiju. Vīriešiem ir otrādi. Viņiem ļoti svarīgi ir mērķu sasniegšana, panākumu gūšana, jaunas prasmes, zināšanas, sevis apliecināšana. Tātad arī šajā ziņā mēs esam gandrīz vai pretēji. Daudzējātā ziņā viņu pasaule ir pretstats vīriešu pasaulē. Tiešām ļoti daudzējātā ziņā.
sagādā prieku, uzvilkt katru dienu savādāku tērpu, reizēm pat atbilstoši noskaņojumam. Arī par vīriešiem, kad bija minēts, ja, ka vīrieši ļoti bieži arī izmanto atbilstošu tērpu, ja, tam, kas viņiem ir svarīgs, nozīmīgs. Ja. Daudz lieto uniformas, daudz lieto uzvalkus, un katru dienu viņi izstāsta tādi paši. Viņi savu apģērbu nemaina. Bet sieviete arī šajā ziņā ir pretēja. Viņai patīk mainīt apģērbu, reizēm viņa to pat dara vairākas reizes dienā, kas arī bieži vien ir atkarīgs no noskaņojuma. Tātad arī šajā ziņā mēs esam pretstats vīriešiem. Sievietēm ir svarīga personības izteiksme, sevišķi jūtu izpausmes. Vīriešiem arī šajā ziņā šīs ir tā kā svešas lietas, ja. Vīrietis un jūtas tās ir, savā ziņā tā kā nesavienojams lietas, jo vīrietis tā ir galva, tas ir prāts, loģika. Vīrietis un emocijas, jā, jūtas, bieži vien tiešām nesavienojams lietas. Tātad arī šajā ziņā mēs esam pretstats. Un mainoties noskaņojumam, ja, mainās arī mūsu apģērbs. To arī ļoti labi var redzēt mūsu apģērbā. Reizēm pat apģērbs mēdz atspoguļot mūsu noskaņojumu. Skatoties, kādas krāsas izmantojam, kāda veida tērpus. Tas arī ļoti daudz ko pasaka par sievieti. Saskarsme ir svarīgāka par visu citu. Ja, vīrieši nav īpaši tendēti uz to, kad uz jūtām, uz cilvēkiem, uz attiecībām. Arī šajā ziņā mēs esam diezgan liels pretstats viņiem. Dalīties personiskās sajūtās ir svarīgāk nekā sasniegt mērķi un gūt panākumus. Un sievietēm tas ir ļoti svarīgi. Dalīties ar kādu, ja. Priekš tam mums ir arī draudzenes, kurā mēs stāstam. Un reizēm arī te mēs pārkāpjam robežas, ja, ka mēs gribam dalīties vienkārši savās sajūtās ar vīrieti, bet vīrietis šai ziņā ir savādāks. Viņš runā un stāsta par savām lietām, par savām problēmām tikai tad, ja viņš nespēja ar kaut ko tikt galā. Bet mēs to darām visu laiku. Te mēs arī esam ļoti liels pretstats viens otram. Gandarījumu avots sievietēm ir sarunas un saskarsme citai ar citu. Vīrieši savā ziņā ir diezgan maz komunikabli, bet sievietes ir pretstats. Jā. Sievietu runāšanas tas ir jā, pļāpāšanas draudzenes, jā. Tāda ir sievietes daba. Vīrietim to ir ļoti grūti saprast visas šīs lietas, ja, kas ir svarīgas sievietei. Viņš to var saprast tikai tādā gadījumā, ja to salīdzina kādu apmierinājumu viņš gūst, uzvarot, piemēram, sacensībās, sasniedzot mērķi vai atrisinot kādu problēmu. Ja to, kas sievietei ir svarīgs, ja salīdzina ar to, kas vīrietim ir svarīgs, ja, tad varbūt viņš spētu saprast, ja, cik svarīgas lietas šīs atšķirības ir sievietei. Sievietes mēdz orientēties nevis uz mērķi, bet uz attiecībām. Bet vīrietis šajā ziņā taisni pretēji, ja, viņam ir ļoti svarīgi sasniegt mērķi, gūt panākumus, gūt jaunas prasmes, apliecināt sevi. Šeit mēs arī esam liels pretstats. Mums sievietēm tas nav svarīgi, nav būtiski. Mēs neskrienam ar galvu sienā, ja, lai tik sasniegtu kaut kādus panākumus, mērķus. Ir varbūt dažas sievietes, ja, bet tas jau vairāk atkarīgs ir no rakstura, no temperamenta un citām lietām.
interesē, kā paust savu labestību, mīlestību un uzmanību. Un te tāds ļoti interesants piemērs. Tad, kad restorānā satiekās divi vīrieši un kopā ēd, viņu sarunas ir vairāk saistīts pārunāt kādu projektu vai kādu biznesa pasākumu. Viņiem sarunām mēdz būt kāda problēma, kas ir jārisina. Tāds parasti mēdz būt vīriešu sarunas savā starpā. Un restorāna apmeklējums viņiem ir tādā ziņā svarīgs, jo ērtā veidā var tikt pie maltītes, nav jādomā par iepirkšanos, par gatavošanu, trauku mazgāšanu. Jā, tā tad apvieno divas lietas, un šādas izskatās parasti vīriešu sarunas savā starpā. Viņi parasti runā par savām darīšanām, par savām lietām, apspriež savus lietas, savus hobijus. Ja. Viņiem nav tāda veida sarunas, kā mēdz būt sievietēm. Ja, vienkārši runāt par citām, ja, par citiem cilvēkiem, par sevi, par jūtām. Tās nav vīriešu sarunas, tāds mēdz būt sieviešu sarunas. Un kāda tad ir tikšanās divām sievietēm restorānā? Tā ir iespēja uzturēt attiecības, atbalstot draudzeni un arī saņemot atbalstu no viņas. Viņām ļoti svarīgi taisni ir pati komunikācija. Tādā veidā, ja viņa viens otru atbalsta, ja. Mēdz izteikt arī padomus tad, kad to nejautā, bet šajā ziņā vīrietis ir atšķirīgs no sievietes. Viņš savas problēmas apspriež un risina tikai tad, lūdzu padomu tikai tad, ja viņš pats nevar tikt galā. Bet ja viņš var tikt ar visu galā, viņš par tām nemēdz runāt un nemēdz apspriest. Viņš vienkārši tās risina pats. Gan kaut kādus mērķus sasniegt, ja, kaut kādus panākumus sasniegt, viņš par tām nemēdz runāt. Viņš vienkārši dara pats, jo tā viņš apliecina pats sevi, savu spēku, savu varēšanu. Un tāda kā pašapliecināšanās, jā, vīrietim tas ir ļoti svarīgi, bet sievietei redz ir pretējas lietas svarīgas, jā. Viņa vienu otru atbalsta. Tādā veidā viņa izrāda savu mīlestību, savas rūpes, jā. Viņa negaida, ka kāds prasa palīdzību, un tāpēc mēs arī ļoti bieži, jā, uzkliemies vīriešiem virsū, ja gribam viņiem palīdzēt, gribam viņus atbalstīt. Tādā veidā mēs izrādām savus rūpes, savu mīlestību. Ja? Mēs taču mīlam, mēs taču gribam kaut kādā veidā palīdzēt, atbalstīt un kaut kā piedalīties tajā visā, ja? Bet nē. Pret vīriešiem tā izturēties nevajag tikai tādā gadījumā, ja viņš pats sāk par to runāt, pats kaut ko sāka stāstīt, ja, it kā var saprast, ja, ka viņš lūdz tā kā padomu vai risinājumu, ja, tikai tādā gadījumā mēs to varam darīt, bet ja mēs to daram nepārtraukt, cenšamies viņu mācīt, cenšamies viņam pateikt priekšā darīt tā un tā, vīrietim tas nepatīk. Tā nav viņa daba, tāda nav viņa psiholoģija, viņš ir pilnīgi pretējs šādā ziņā. Ja, un sarunas starp sievietēm, ja, bieži vien ir pat tik atklātas un intīmas, ja, kad tās ir salīdzināt tā kā psihoanalītiķu un pacientu sarunas, ja, kā sievietēm patīk dalīties it visā, stāstīt visu kaut ko savām draudzenēm, ja, mēs bieži vien arī visu kaut ko stāstam, ja. Bet vīrieši tādi nav. Viņi to nedara. Viņiem tas nepatīk, tas nav viņa dabā. Sievietēm ļoti bieži vien patīk interesēties par psiholoģiju. Viņām pat var piešķirt tādu kā grādu komunicēšanas mākslā, ja? Jo sievietēm svarīgas attiecības, jebkāda veida attiecības, ja? To uzturēšana, un viņām patīk lasīt, interesēties par psiholoģiju,
par cilvēkiem, cilvēku attiecības. Tās viņam ir svarīgas. Aizraujas ar personisko izaugsmi, garīgumu un visu, kas veicina dzīvību, atveļceļošanos un augšanu. Vīrietis parasti par šādām tēmām nemēdz interesēties, aizrauties. Varbūt kāds īpašs gadījums, ja, bet parasti nemēdz. Viņiem vairāk ir svarīgi kaut kādi izgudrojumi, kaut kādas sacensības, ja, kur var gūt kaut kādus panākumus, kur pats sev var apliecināt. Ja. Viņiem svarīgāks ir citas lietas tomēr. Tātad sievietēm ir ļoti svarīgs arī tāds paši izaugsme, ja, viss, kas saistīts ar atveseļošanās, ar augšanu, dzīvības veicināšanu. Ja, vīrietiem arī šīs lietas ir daudz svešāks, neinteresantāks, nesvarīgāks. Sievietē piemīt arī ļoti spēcīga intuīcija. Tā viņai jau ir gadsimtiem izstrādāta un arī izstrādājusies dēļ tā, lai mēģinātu uzminēt citu vajadzības. Ja? Jo sieviete ir izteikta, viņai izteikti ir šīs īpašības, ja? Palīdzēt, atbalstīt, iesaistīties, ja? Komunikācija, ja? Viss šīs lietas ir svarīgas sievietei, bet vīrietim nē. Ar to mēs arī ļoti bieži pārkāpjam vajadzīgas un nevajadzīgas robežas. Lepojas, ka ir uzmanīgas pret citu vajadzībām un jūtām. Mīlestības pazīme piedāvāt palīdzēt otram, pirms tas ir lūgts. Te mēs arī bieži vien uzbāžamies vīriešiem ar savu palīdzēšanu, ja? Uzbāžamies, pliemies virsū, ja? Kad viņš to nejautā, neprasa. Ja viņš to neprasa, viņam to nevajag, jo viņš pats ar visu grib tikt galā. Bet mēs pavisam varam, gribam mācīt, gribam palīdzēt, atbalstīt un visādā veidā iesaistīties, piedalīties. Savas kompetences pierādīšana viņām nav svarīgi. Ja? Vīriešiem ir svarīgi, ja? Savu panākumi, prasmes, bet pašapliecināšanās, ja? Bet sievietēm tas nav svarīgs. Lūgums pēc palīdzības nav vājuma izpausme. Ja? Vīrietim tā ir vājuma izpausme. Ja viņš lūdz kādām palīdzību padomu, ja? Tad tas nozīmē, ja? Priekš viņa, ja? Ka viņš ir nezinošs, ka viņš nemāk, ka viņš neprot, ja? Ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Tādā veidā viņš tā kā otram cilvēkam apliecina to, ka viņš ir vājš, ka viņš netiek ar kaut ko galā. Tāpēc arī tas spēja arī ļoti spēcīgi ievainot vīrieti. Tāpēc arī viņš tik ļoti ar to neizpauž. Ja. Tikai kaut kādos īpašos gadījumos, kad tiešām pats kaut ko netiek galā, ja, tikai tā. Bet visādi citādi, ja, ar ko viņš spēj tikt galā, viņš tiek pats. Vīrietis šādā ziņā var justies aizvainots. Ja sieviete piedāvā palīdzību, viņam šķiet sieviete netic, ka viņš spēj pats to paveikt. Tas viņu aizvaino pat. Sievietei nav priekšstat par vīriešu jūtīgumu. Viņai jebkurš palīdzības piedāvājums kā vēl viena rota viņas dārguma lādē. Tas liek viņai justies mīlētāji un lolotāji, ja viņi var kādam palīdzēt. Kaut ko labu darīt citam, ja. Viņa ar to jūtas mīlēt, ja, vajadzīga. Tāpēc arī mēs plījamies visiem virsū. Vīrietim palīdzības piedāvājums liek justies nekompetentam, vājam, pat nemīlētam. Tā kā mēs nevaram bāzties virsū ar palīdzības piedāvājumu, ja viņš pats to nelūdz. Tikai tad, ja viņš lūdz, tikai tad. Un te mēs ļoti bieži pārkāpjam šo robežu, un tur arī rodās
tas, ka vīrietis sāk neieklausīties sievietē, ja? Viņš sāk novērsties, ja? Sāk attālināties. Te arī rodās ļoti bieži konflikti un domstarpības taisni šajā punktā. Sievietei padomu un ieteikumu došana ir uzmanības izpausme. Tā viņa izpauž savu uzmanību, ja, ka viņa palīdz, grib atbalstīt, grib iesaistīties, ja, bet vīrietim ir tieši pretēji. Sieviete vēlas visu uzlabot. Pārliecība, viss, kas notiek, var notikt vēl labāk. Ja viņai rūp kāds, brīvi norāda, ko savā dzīvē uzlabot un kādā veidā to izdarīt. O tas arī ir tas, ja mums rūp vīrietis, mēs viņam brīvi norādam, ko viņam vajadzētu darīt, kā viņam vajadzētu darīt, ja, kā viņš kaut ko var uzlabot, kā var attīstīt, kā to panākt. Bet šitā mēs ar savām mācībām varam bāzties virsū vīriešiem. Vīriešiem tas nepatīk. Un tas it kā, attālina viņu no mums. Viņš pārstāja mūsos klausīties, pārstāja ņemt mūs vērā, jā. Tā kā noslēdzās no mums. Tas izraisa patiesībā pretēju reakciju. Ne to, ko mēs gaidām no viņa, jā, ar savu palīdzības došanu, bet gluži pretēji. Padomu došana un radoša kritika ir mīlestības izpausme. Priekš mums sievietēm, bet priekš vīriešiem, vīrieši tas ievaino. Vīrieši orientējas uz atrisinājumu. Ja viss darbojās normāli, viņi vadās pēc moto, nemaini to. Ja viss rit savu gaitu, nav nekāda problēma, nekas nav sabojājies, salūzis, ja? Kāpēc kaut ko darīt, kaut ko mainīt, ja? Lai viss turpina darboties, kā darbojas, bet nē. Sievietei šajā gadījumā patīk kaut ko uzlabot. Var taču būt vēl labāk. Jā, var savādāk. Instinkts liek atstāt mierā to, kas darbojas. Bet sieviete nē. Nelabo pirms nav salūzis. Tāda ir vīriešu uzskati, ja? Kad sieviete vēlas vīrieti audzināt, viņam liekas, ka viņu mēģina salabot. Ka viņš ir salūzis. Viņš to tā uzskata, jā. Tā kā iet pret viņa moto, jā. Kamēr darbojās, tikmēr, kāpēc ķerties klāt? Uztver kā ziņu, ka ir bojāts. Jā, ja mēs pliemies virsū, mācam viņu, jā, gribam kaut ko mainīt, jā, viņš to uztver tādā veidā, jā. Viņš ir salūzis, sabojājies, un tagad sieviete grib viņu salabot. Cenšanās palīdzēt var vīrieti pat pazemot. Tā kā esam mīļās ļoti uzmanīgs ar to, ka mēs gribam vīrietim palīdzēt, ka gribam kaut kā pamācīt, gribam pateikt, kā kaut ko uzlabot un tā tālāk. Nepliemies virsū mīļās. Tā mēs izdarām tikai ļaunumu. Tikai tādā gadījumā, ja vīrietis pats stāsta un lūdz, tikai tad. Visādos citādos gadījumos ļaut viņam pašiem tikt ar visu galā. Ieskries ar piersierā, pats būs vainīgs. Tā kā ņemsim vērā šīs atšķirības mīļās un centīsimies tās ievērot. Tādā veidā uzlabosim mūsu attiecības ar mūsu mīļajiem.